Šodien bija mums traumas pacients. Parasti šo pacientu ārstēšana ir sarežģīta, jo vairākiem speciālistiem ir jāvienojas pēc ārstēšanas plāna. Teiksim, ir jāiztira kanāls tam zobam, kurš vairs nav dzīvotspējīgs. Tad ir jāizrauj tās saknītes, kuru zobu kroņus nevarēs vairs atjaunot. Tad jāsarunā ar implantologu, kurš liks implantus, daktari, kurš protezēs, un viss tas notiek ļoti kompleksī. Konkrētam pacientam ārstēšana turpināsies aptuveni pēc pusgada, kamēr sadzīs kauls un implantologs ieliks implantu. Līdz ar to pacientu mēs nevaram atstāt pusgadu bez centrālā zoba. Šodien es uzbūvēju pagaidu variantu, kas varētu pacientu atbalstīt psiholoģiski, viņš varētu, teiksim, smaidīt un justies labi, kamēr notiek atvesaļošanas process un tālākā ārstēšana. Kā pagaidu variantu izvēlējos tiltiņu stikla šķiedras, lai pacienti varētu brīvi smaidīt, nejusties nekomfortabli, un šis process, šis laiciņš paietu daudz patīkamāk. Nākamā mūsu tikšanās reize ir pēc 3 mēnešiem. Tad arī skatīsimies, kā notiek dzīšanas process.